Ciao! Yes? No. Ja, ist dir getroffen? Io questa scala riescono no, ho visto un po'. Yeah.
Labvakar, cienījamās dāmas, godātie kungi, mīļie kolēģi un muzeja viesi. Liels prieks, ka šajā veicīgajā laikā jūs neesat izskrējuši ārā no pilsētas, bet veltījuši piektdienas vakaru izstādes atklāšanai Mākslas muzejā. Tāpēc es priecājos mēs priecājamies jūs visus sveikt Sigitas Daugulas gleznu izstādes sienas atklāšanā. Mans vārds ir Baiba Vanaga, un es esmu izstāžu kuratore šeit, un es biju tās palīgs Sigitai šīs izstādes sagatavošanā. Bet kā pirmo, protams, es gribētu lūgt muzeja direktoru Māru Lāci teikt kādu ievadvārdu. Paldies, Baiba. Labdien, cienījamā māksliniece, mīļā Sigita. Cienījamās dāmas, godātie kungi, ļaujiet jūs sveikt šeit šodien, šajā totāli karstajā dienā. Un jāsaka, kā ir, mēs nevarētu teikt, ka šeit būtu vēss. Nepavisam. Piedodiet, ja varat, bet muzeja šādā karstā laikā, muzeja dzēsēšanas iekārtas, diemžēl netiek galā ar to darbu, kas viņām būtu jāizdara. Jā, šī ir viena no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenās ēkas komplicētākajām zālēm. Vēl sarežģītāk manā izpratnē ir kupola zāle, bet arī šī sagādā ļoti daudz problēmas māksliniekiem. Bet neskatoties uz to, ļoti daudz mākslinieki grib šeit izstādīties. Un es tā reizēm pat, jāsaka godīgi, brīnos par to. Un man pat reizēm ir grūti saprast, jo es domāju, laikam jau tā cīņa ar telpu vai, teiksim, sasaiste ar šo telpu, ja? Un tātad šīs telpas ir kā specifikas pārvarēšana, bet tai pašā laikā tās salīdzinošais moments ar savu mākslu kaut kādā veidā, laikam, strādā tomēr. Un šeit Sigita Daugula risina savu tēmu mākslā, un man ļoti fascinē to, kā viņa šo garo sienu, kas ir diezgan pa daudz gara varbūt, pa daudz garlaicīga, un ik pa brīdim kāds mākslinieks to tā kā grib sadalīt un dažādos veidos strādā ar to, ka ir šī garā gleznieciskā kompozīcija, kas risina tieši to pašu, ko Sigita Daugula savā glezniecībā ir pēdējos, es tā varētu teikt, varbūt pēdējos 5, 6, vairāk par 10 gadu kādi, ja? Tātad risinājusi, tātad mēs varam runāt par, es personīgi to redzu, šo pilsētas, kaut kādu šo pulsu un pilsētas domāšanu, kas ir iekļauta tai gleznā. Un tā visa, it kā arī viss tas tā kā drusku nesmukums, nobružātība, tēlu sistēma, grafiti ienākšana, kāds tie sabalsojas viens ar otru, tas viss šeit darbā ieskanas. Un Sigita Daugule latviešu mākslā ir ar savu ļoti tādu izturētu, teiksim, glezniecisko valodu, ar tādu mierīgu, tā var atļauties teikt, mierīgu un harmonisku tādu iekšējo struktūru. Kaut gan reizēm darbos, protams, ienāk arī šis dinamisms, un tad mēs redzam, ka varbūt, ka tā harmonija nemaz tik liela, varbūt nemaz nav, kā tas reizēm izskatās. Katrā gadījumā Sigita Daugula pārstāv vienu skaistu latviešu mākslas tādu atzaru, skaistu paudzi, kas izdara ļoti daudz skaista priekš cilvēkiem un ļoti apmeklētājiem, teiksim, šīs paudzes mākslinieku darbība
tiek ļoti atzinīgi arī no apmeklētāju puses vērtēta. Es Latvijas Nacionālā mākslas muzeja vārdā saku paldies māksliniecei. Man tāds sarkanās tiek iedots. Tiešām sveicu mākslinieci un vēlu izstādēji, lai nāk skatītājs, kuru uzrunāt spēj arī šī mākslas valoda, šī glezniecības valoda. Un paldies Sigitai, un paldies manai kolēģei Baibai Vanagai par darbu. Paldies, Māra. Es domāju, ka tā kā te ir karsts un mēs negribam ilgi stāvēt, tad mēs dodam vārdu Sigitai. Jā, es tiešām nemocīšu skatītājus ar garām runām. Es varbūt tikai gribētu pateikt milzīgi paldies muzejam par uzticēšanos, jo es atnācu ar savām idejām un savu redzējumu. Un, ja es arī pati ļoti šaubījos, tad muzeja kolektīvs man ļoti atbalstīja, par ko paldies. Paldies, Māra, un paldies, Baiba. Ir vēl cilvēki, kuriem es esmu ļoti pateicīga. Un, jā, protams, arī Kultūra Kapitāla fondam, kurš ir atbalstījis šo izstādi. Un es domāju, ka mēs varam ķerties pie saviesīgās daļas, lai nebūtu šādi jāstāv un jāsvīst. Izstāde ir